sajutīsiet. Making a difference. Don't we all dream of making the world a better place? Of building better environments and creating spaces for quality living? We make a difference by developing innovative products that deliver top quality motion to furniture. For us, furniture is an expression of creativity, individuality, and feeling at home. Therefore, for more than 70 years, our products and services have not only made a difference to furniture, but to millions of homes all over the world. So when you think of Bloom, you think of impressive quality, inspiring service, and ingenious solutions for quality living spaces all over the world. Nu jā, tā kā jūs redzējāt jau video, Bloom Latvijā pārstāvēts ir vairāk kā 20 gadus, kopumā pasaulē Bloom jau ir vairāk kā 70 gadus, un kā mēs visi zinām, tā ir labākā furnitūra, kāda vispār ir nopērkama gan pasaulē, gan Latvijā. Kopumā Bloom furnitūra varbūt tiem, kas mazāk pārzina šo te klāstu, skatos, te ir arī daži studenti, tad Bloom kontekstā mēs skatāmies uz 3 lielām grupām. Un tās ir vīrusu sistēmas, tās ir atvilknes un vadotnes, kā trešā lielākā ir Aventus pacelšanas mehānismi. Un uz visiem šiem te mēs arī paskatīsimies, kā ir gājis pagājušajā gadā, un sāksim ar virām. Tātad viras pērn ir bijušas, kā jau iepriekš arī, mīlētas, cienītas un pirktas, un kopumā pagājušajā gadā tātad viras ir pieaugušas par, tūlītēs taisīšu šito ciet, 13%. Tātad Bloom klāstā ir niķelētā krāsā viras un tumšā krāsā. Un kāpēc tad cilvēki ir iecienījuši, mūsu partneri, dizaineri un gala patērētāji? Viras ir fenomenāls ar to, kad ir iespēja regulēt, un to ļoti ciena mūsu galdnieki, mūsu partneri. Savukārt gala patērētāji un dizaineri augsti novērtē gan šīs iespējas attiecībā uz dažādiem risinājumiem, un Bloom virām ir vairāk kā 250 dažādi risinājumi, kā arī, protams, krāsām un dizainiem. Viennozīmīgi jāatzīst, ka gala patērētājs visvairāk novērtē, protams, Bloom kvalitāti, un atceramies, ka Bloom virām ir apsolīts 200,000 atvēršanas aizvēršanas reizes, kas nozīmē, ka viras kalpos visu mēbeles kalpošanas laiku. Attiecībā uz atvilkņu sistēmām pērn atvilknes ir pirktas vēl vairāk, un tie ir 15% nākuši klāt kopš 2024. gada. Tātad, un kopumā sastāda tirgū ievērojumu daļu. Kas attiecās uz Bloom atvilkņu sistēmām, tad top pārdotākā atvilkņa pagājušajā gadā ir bijusi Merivobox. Tas ir pirmais gads, 2025. gads iezīmēsies mūsu vēsturē ar to, kad Merivobox ir apsteidzis Tandembox pārdošanas apjomos, un tas nozīmē, ka šo popularitāti ir stabili ieņēmis Merivobox. Kāpēc Merivobox? Vienkārši, tāpēc, kad ar to strādāt ir ļoti vienkārši. Tā ir matēta, skaista atvilkne ar modulāru jeb pielāgojuma dizainu. Tas nozīmē, ka pamatā ir viena mala, ko mēs varam papildināt ar dizaina elementu, ar pilnu malu vai ar reliņu. Un tas, protams, patīk gala patērētājiem, kā arī, protams, liekam projektos dažādiem gan virtuvēm, gan skapjiem, gan viesistabām. Un tas, kas jāatzīmē attiecībā uz galdniekiem, tad vienkārši viņi noteikti novērtē to, ka grīdiņa un aizmugurīte ir vienādā izmērā. Tātad ar atvilkni strādāt ir ļoti viegli. Attiecībā uz Legrabox, tā ir otra Bloom atvilkņu sistēma.
pieminētā tātad kopā ir Tandem Box, Merivo Box un Legra Box. Legra Box atvilkņu sistēmās iezīmējas šī te jaunā kolekcija, un jaunā kolekcija, jeb My Legra Box kolekcijā, viennozīmīgs līderis ir dizains ar karbona optiku, un tas ir tas, uz ko mēs šobrīd skatāmies. Tātad tā ir karbona melna atvilkne, kurai ir šāda te neliela faktūra. Un kopumā šīs atvilknes ir pārdevušās vislabāk. To, ko dizaineri parasti saka, ļoti labi izskatās ar koku faktūrām. Otrajā vietā šeit jūs redzat mīļi saukt par rūsiņu, jeb matēts rūsas tekstūra. Nu, un arī šis te nerūsējošā tērauda dizains ar pirkstu nospiedumu protection, tā kā pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem, tā būtu precīzi teikt. Jā, nu tātad Legra Box pamatkolekcijā Legra Box ir 4 krāsas. Un viennozīmīgs līderis visās atvilkņu sistēmās ir Oriona pelēkā, jeb tumša pelēkā krāsa, kas pagājušajā gadā ir bijusi visiecienītākā. Legra Box kontekstā šeit jāpiezīmē, kad ir arī karbona melna atvilknes mala, kas bieži vien ir unikāla ar to, ka viņi var dažādiem materiāliem ļoti forši sakomplektēt. Nu, un vēl jāizceļ Legra Box atvilknes kontekstā, protams, ir šī smalkā mala, kas ir tikai 12,8 mm bieza. Tas savukārt nozīmē, ka mēs izmantojam maksimāli daudz šo te mēbeles platību, jeb maksimālo telpu. Un tas savukārt nozīmē to, ka priekš kam tad mēs mēbeles taisam, kāpēc mums viņas ir vajadzīgas. Protams, viņas izskatās labi, bet galvenā funkcija tā tad ir lietu glabāšana. Un tas dod mums iespēju glabāt vēl vairāk un saglabāt šo telpu visā korpusā. Vēl jāpiemina ir atvilkņu augstuma daudzveidība, un šeit Legra Box atvilknēm tātad ir pieejami N, M, K, C un F augstumi. Tas nozīmē, ka mēs varam izvēlēties tādu malu, kāda mums ir nepieciešama. Plus mala var būt gan pilna, gan ar dekoratīvu elementu, kas arī nereti ir iespēja, kā mēs varam daudzveidīgāk pasniegt mēbeli, kā mēs varam būt radošāki attiecībā uz dizainu mēbelēm. Vadotņu sistēmas. Vadotņu sistēmās arī ir pieaugums, un lai arī tas nav liels, un kas arī ir visai loģiski, jo, ja mēs, piemēram, runājam par virtuvēm, Latvijā viennozīmīgs līderis ir gatavās atvilknes, tātad atvilknes, kuras nāk ar malām jau gatavām, metāliskām, kas nozīmē, ka vienkārši ar viņām strādāt ir vieglāk, ātrāk un vienkāršāk. Vadotņu sistēmas biežāk izmanto tieši skapjos vai kādās citās mēbelēs, vai, piemēram, plauktā izvelkamā, un kā arī, protams, masīvkoka jeb paštaisītām atvilknēm. Tas, kas jāatzīmē, varbūt atkal mazāk zinātājiem par Bloom kontekstu un saturu, tad vadotnes ir 2. Bloom piedāvā Tandem vadotni un Moventau vadotni. Atkarībā no tā, kādas ir jūsu vajadzības, kā arī budžeta, jūs varat izvēlēties no plaša Bloom klāsta. Runājot par vadotnēm, noteikti ir vērts pieminēt plauktu fiksatoru. Atkal un atkal ir cilvēki, kas par to vēl nav dzirdējuši. Tātad šis ir plaukta fiksators, izvietots uz vadotnes. Tā var būt gan Tandem, gan Movento vadotne. Attiecīgi šis te fiksators nofiksē plauktu, lai tas stabili stāvētu uz vietas, un mēs to varētu izmantot kā galda virsmu, kā šeit izvelkamu plauktu. Uz tā var likt kafijas aparātu. Šeit, piemēram, mēs redzam plašā atskaņotāju vai kādu mazo sadzīves tehniku. Pie kam plaukta fiksatoram ir ļoti stabils pieaugums, ņemot vērā šī brīža dizaina tendences, piemēram, izvelkams plaukts ar kafijas aparātu, plaukta fiksators ir pieaudzis par 40%, un kā es teicu, piefiksējis no 261 vienības ir pārdotas 366 2025. gadā. Ja mēs noslēdzam tēmu par atvilknēm un vadotnēm, tad noteikti ir jāpiemina tas, kad Bloom piedāvā arī oriģinālos ielikņus, jeb atvilkņu organizatorus.
un 2025. gadā viņiem ir klājies ļoti labi. Tas zināmā mērā, protams, ir saistīts ar mūsu pašu aktivitātēm, un mēs mazumtirdzniecībā bijām norganizējuši akciju, kuras ietvaros daudz klienti tā kļuva par īpašniekiem šim te oriģināliem Blūm ielikņiem, kas jāņem vērā, izvēloties oriģinālos ielikņus, nosaukums viņiem ir Ambielaini, kas varbūt to vēl nezin, tad jūs iegūstat stabilu, speciāli pielāgotu gan krāsās, gan arī dziļumā šos te piedarumu glabāšanai, kā arī rāmjiem. Tas nozīmē, ka šis te, piemēram, piedarumu ieliknis ir pārklāts ar pretslīdes materiālu, kas nozīmē, ka karotes un dakšiņas atverot, atvilkni un aizverot ciet, attiecīgi, protams, ir mazāk trokšņainas. Ja jūs interesē, noteikti nākat ciemos, parādīsim, pastāstīsim. Nu, krāsu ziņā, tātad, cik krāsas ir atvilknēm, tik krāsas ir arī ielikņiem. Tātad balta, tumši pelēka, gaiši pelēka un melna. Dziļumā no 450, tātad, jā, kā jūs redzat. Atvilkņu piedaramos. Nu, šis arī ir interesanti. Man gribējās tomēr izstāstīt atvilkņu piedarumu. Tātad mēs šobrīd skatāmies uz nažu turētāju, folijas un plēves griezēju, šķīvi turētāju un garšvielu turētāju. Kā jūs domājat, kurš bija pagājušajā gadā vispārdotākais no šiem? Jā, arī man tas bija pārsteigums. Tas ir nažu turētājs. Varbūt arī nav pārsteigums, protams, ka naži mums atvilknēs vienmēr ir, un tas ir būtiski, bet arī šķīvi turētājiem bija teicamas pārdošanas. Nu, lūk, esam noslēguši atvilknes un pārējām pie aventus pacelšanas mehānismiem. Nu, aventus pacelšanas mehānismos iezīmējas, tas gan nebija pagājušajā gadā, bet jau aizpagājušajā gadā, kad mēs prezentējam jaunā aventus top kolekciju. Protams, ar 25. gadā izmantoti, iecienīti. Nu, ja mēs paskatāmies uz visu aventus šo te ģimeni jeb grupu, tad īpaši izceļas divi. Un tas ir aventus HF top, jeb tātad pacelšanas mehānisms ar dubultu fasādi. Un aventus HK top, kas ir paredzēts tātad diezgan universāls, paredzēts dažādiem risinājumiem. Īpaši gribētos izcelt vienu, un tas ir HKI, kas ir pacelšanas mehānisms, kas pilnībā ir paslēpts, nav redzams pats mehānisms, viņš ir integrēts materiālā iekšā. Īpaši iecienīts dažādos dizaina projektos, jo tātad mums netraucē nedz vizuāli, nedz arī funkcionāli nekas, līdz ar ko arī mēs varam izmantot arī ļoti, ļoti smalkiem risinājumiem, vitrīnām ar šo te smalko jeb šauro rāmi. Nu, ja mēs runājam par aventusiem, tad noteikti gribētos pieskarties tēmai par servo drive, jeb elektroniski vadītu kustību šo te sistēmu. Ko tas nozīmē? Ja mēs kādreiz bija klienti, kas izvēlējās aprīkot visu savu virtuvi vai mēbeli ar servodrive, tad šobrīd tā tendence ir tāda, ka klienti ļoti konstruktīvi izvēlas par to, kur ielikt šo servodrive. Tas ir gan no funkcionālā viedokļa, piemēram, mazāka auguma cilvēkiem aventus pacelšanas mehānisms var būt apgrūtinošs, ja viņš paceļas pārāk augstu. Ar šādu te manuālu rokturi viņu varētu grūti aizsniegt. Tad servodrive atrisina šo problēmu, jo servodrive tātad nodrošina to, ka uz paša mehānisma klikšķinās virsū šāds te devēja modulis, kas palīdz pacelt šo fasādi. Tā var būt arī, piemēram, no stikla, kas īpaši izceļas ar to, ka viņa ir smaga, līdz ar ko arī šāds devēja modulis nodrošina to. Šis te devēja modulis, lai saprastu, kā servodrive darbojās, tiek savienots ar kabeli un pieslēgts pie elektrības. Līdz ar to arī šādi te nodrošinot elektrisku pacelšanos, elektrisku kustību tehnoloģiju, kā mēs viņu saucam. Ja mēs runājam un turpinam tēmu par servodrive, tad
tieši tāpat kā arī pacelšanas mehānismos, arī atvilknēs klienti ļoti konsekventi izvēlās noteiktus risinājumus, kuros viņi grib redzēt servodrēvu arī atvilknēs. Nu, tā, piemēram, šeit mēs skatāmies uz virtuvi, kurai nav rokturu, un tas nozīmē, ka ideāli aprīkot ar servodrive, kur šeit šis puisis ir atstutējies pret atvilkni. Tas nozīmē, ka atvilkne saprot, jo servodrives to nodrošina, ka atvilkne saprot, ka viņu nevēlas atvērt, bet viņš ir tikai pret viņu tā kā atspiedies. Nu, noteikti, kur ļoti iezīmējas tendence, servodrive izmanto atvilknēs ar atkritumu konteineriem. Tas ir īpaši svarīgi tāpēc, ka mēs, ja mums ir bez rokturiem šīs te fasādes, vēlamies atvērt fasādi, piemēram, ar celi, jo mums rokas ir aizņemtas. Tāpēc servodrive Uno šāds te bieži vien man jautā, kā tas izskatās, tāpēc es uzreiz ieliku šeit kā atbildi, kā tas izskatās dzīvē. Tad servodrive Uno nozīmē to, kad šis te mehānisms tiek izvietots uz grīdas, un šis mehānisms izmet atvilkni. Attiecīgi, šāds tas izskatās dzīvē. Attiecīgi, šis servodrive Uno tiek savienots ar kontaktligzdu un darbojas perfekti, bez rokturiem. Protams, mēs arī varam noregulēt stiprumu, kas arī ir kā aktualitāte šī brīža. Tā, un kā mēs redzam, arī pieaugums, es biju arī kaut kur piefiksējusi servodrive Uno. Neesmu gan. Arī ir bijis pieaugums. Jā, tas noteikti iezīmējas attiecībā uz vispār kopumā servodrive saimi kā tādu. Servodrive Flex. Tie, kas zina, forši izstāstīšu. Servodrive Flex ir paredzēts risinājums iebūvētiem leduskapiem bez rokturiem. Un arī šeit servodrive Flex gadījumā te var iezīmēt tādu dzeltenus mehānismus. Mēs redzam, savā starpā sasinhronizēti tie atver arī ļoti lielus leduskapjus. Attiecīgi mēs varam pieslēgt pie elektrības, un mums nav vajadzīgs rokturis, lai atvērtu un aizvērtu leduskapi. Kā tas izskatās dzīvē? Grūti, protams, parādīt, kā tas izskatās uz attēla, bet vismaz šeit var nojaust, kā tas darbojas. Lai pārbaudītu, kā tas dzīvē darbojas, noteikti nākat ciemos, mēs jums parādīsim. Pie kam tieši servodrive Flex nodrošina, viņam ir šāda drošība, kad mēs atspiežoties pēc leduskapja, viņš neatverās, bet pēc kāda laika aizverās pats. Un arī šo var regulēt, cik ilgi jūs vēlaties, lai viņš nogaida pirms jūsu jogurts nav saskābis. Vēl daži, tūlīt arī noslēgsim tēmu par šī gada, pagājušā 25. gada lielākajiem līderiem un pārdošanām. Gribas iezīmēt SpaceStep. Atkal un atkal pie mums zālē es satieku cilvēkus, kas nezin, kas ir SpaceStep. Tad SpaceStep ir šāds te cokola pakāpiens, kas ir piemērots, lai sasniegtu augstākus korpusus. SpaceStep ir atsevišķs risinājums, un šeit iespējams var nojaust, apakšā ir izvietota arī atvilkne. Tas nozīmē, ka mēs atkal izmantojam maksimāli korpusu, gan ar glabāšanas funkciju, gan arī pakāpjoties un sasniedzot augstākus skapjus. SpaceStep arī, protams, pie mums ir apskatāms un var pārbaudīt, kā tas darbojās. Galvenais, kas šeit ir jāievēro, maksimālais augstums ir 25 centimetri. Ar piegriežamu kāju. Kāju mēs redzam ar šīm te brīdinājuma zīmēm, tā ir tā saucamā SpaceStep kāja. Ir nepieciešams 8 kg svars, lai nofiksētos SpaceSteps uz grīdas, un nespēja ir 150 kg. Korpusa konfigurators. Tas, kas izmanto, tie zina, bet gribu arī iezīmēt to, ka arī korpusa konfiguratoram ir augšupejoša tendence, un ja 2024. gadā korpusa konfiguratoram pieslēdzās 436 reizes, tad jau pērn 25. gadā tie ir bijuši vēl vairāk cilvēki.
Divos vārdos, kas ir korpusu konfigurātors, atkal tiem, kas varbūt nav tik pazīstami ar Bloom piedāvājumu, tad labajā pusē mēs izvēlamies korpusa izmērus, kreisajā pusē mēs ar peli ievelkam korpusā to, ko mēs vēlamies, un veidojam paši savus korpusus. Mēs nevaram saveidot visu mēbeli korpusu konfiguratorā, bet korpusu pēc korpusa mēs visus viņus varam augšuplādēt savās programmās, kas ir piemēram SketchUp, AutoCAD vai ar kādu no jūsu pašu programmu strādājat. Un otrs, ko var darīt ar šo te jau uzkonfigurēto korpusu, to var nosūtīt uz Bloom iekārtu, MiniPress. Piedāvājumā mums ir divas iekārtas, MiniPress Top un MiniPress P. Nu, un pērn arī MiniPress mūsu klienti izvēlējās vairāk kā 2024. gadā, un pārdevām un pie klientiem nonāca un darbu turpina 10 MiniPress iekārtas. Nu jā, un no šī korpusa konfigurātora uz iekārtu šos datus var pārnest gan caur Wi-Fi, gan arī manuāli, piemēram, ar USB flešku, nu, līdz ar ko arī darbs ir patiešām nodrošināts. Bloom, lai saprastu, kā tas darbojās, Bloom jau no pašiem pirmsākumiem. Tātad ir materiāli, ir produkti, tiek domāts par katru mēbeles projektēšanas, uzstādīšanas, regulēšanas šo konceptu. Tajā skaitā arī, piemēram, par priekšurbuma veikšanu pirms mēbeles uzstādīšanas un sāk lietošanas. Tā, esam noslēguši atskatu uz 2025. gadu un pārdošanas šiem te būtiskākiem rādītājiem. Nu, lai saprastu, vai viss ir gājis uz augšu, nu, jāatzīmē to, ko jau es pieminēju iepriekš, kad tandemboksam, tātad šai te leģendārajai tandemboks atvilkņu sistēmai pārdošanas ir gājušas uz leju. Tieši šī iemesla dēļ, ka Merivoboks ir pārņēmis startu un kļuvis par jauno Bloom pārdošanas karali atvilkņu kontekstā. Tāpēc ne visi rādītāji, protams, ir labi, bet lielākoties tie tiešām ir forši. Un paldies jums liels par to, ka jūs izvēlaties tieši Bloom furnitūru. Nu, atskatīsimies uz pērnā gada jaunumiem. Kādam varbūt tas vairs nav jaunums, bet es tomēr gribētu izstāstīt. Pagājušajā gadā mēs prezentējām divus jaunumus, un pirmais no tiem bija jaunā versija Revego Pocket Doors, vairāk pazīstami. Mēs viņus saucam par Revego, un tas nozīmē par to, ka šādas te durvis, kas atverās, savarās un pazūd kabatās, ir jauna versija pagājušajā gadā iznākusi. Un tā ir paredzēta uzstādīšanai uz darba virsmām. Sākotnējā versija bija paredzēta augstumam no 1,80 m. Tad pagājušajā gadā šis updates bija tāds, ka mēs varam Revego uzstādīt jau no 1,13 m. Divos vārdos par Revego, tātad piedāvājumā ir divas sistēmas, Revego Uno ar vienu vērtni un Revego Duo ar divām vērtnēm. Attiecīgi var izmantot materiālus no 18 līdz 26, un kas šeit vēl būtu noteikti atzīmējums, ka kabatas izmērs vienmēr būs viens un tas pats. Revego Uno gadījumā tie būs 100 mm kabata, savukārt Revego Duo tie būs 150 mm, kas savukārt nodrošina to, ka mēs varam jau skaidri paredzēt, zinot, kāda mums ir mēbeles niša, mēs varam paredzēt, cik mums aizņems konkrētās kabatas. Te es gribētu pieminēt, nu, tātad šī te uzstādīšana uz virsmas ir aktualitāte. Mēs varam uzstādīt, kādi projekti varētu būt realizēti. Protams, virtuves, bet ne tikai. Tas ir darba vietas, mobīlas darba vietas, tas var būt korpus, aiz kura tiek paslēpta kāda integrēti kaut kādi risinājumi, bet galvenā Revego funkcija ir šī te vizuālā trokšņa slāpēšana, jo mēs zinām, ka šobrīd jaunajos projektos virtuve atrodas turpat viesistabā un bieži vien visai
nepatīkami ir skatīties uz saviem netīriem traukiem vai šo te mazo sadzīves tehniku, tāpēc šādas te durvis paslēpj to, ko mēs nevēlamies redzēt. Aiz durvīm var būt ne tikai, protams, virtuve, kā jau es minēju. Pēdējais, ko es redzēju, ko viens klients mums bija realizējis, bija integrēta gulta. Tātad nolaižama gulta, kas paslēpjas aiz šādām te durvīm. Noteikti atzīmējums vēl arī ir darba vietas, kas paslēpjas aiz šādām durvīm. Un pie kāda no mūsu partneriem, ne šeit Latvijā, bet ārzemēs, ir izvietots arī kafijas niša. Tātad aiz Revego Uno durvīm paslēpjas izvēlkams kafijas aparāts, kurš attiecīgi ir aprīkots tur ar atvilknēm, un mēs izvelkam, nomainam ūdeni, nomainam gružus, uztaisam kafiju, eleganti aizveram ciet un izdzeram savu sagatavoto dzērienu. Līdz ar ko arī mēs neredzam visas šīs te krūzītes, atvilknes un pašu kafijas aparātu. Cik pārdevām? 79 vienības. Pērn ir pārdotas tātad 2025. gadā 75 Revego vienības. Otrs jaunums bija Amperos. Droši vien atkal pats nosaukums nevienam neko neizteiks, bet šeit jau attēlā labi redzams ir rozete, kas ir integrēta atvilknē vai izvelkamajā plauktā. Un Amperos būs piemērots Legerbox atvilknei, Movento atvilknei, kas ir aprīkota ar Movento, un izvelkamajam plauktam, kas arī ir uz Movento bāzes. Kur var izmantot? Protams, pirmais, kas nāk prātā, ir vannas istaba, bet ne tikai. Arī virtuvēs mums ir šie izvelkamie plaukti, kur mēs varam izvietot, un ir nepieciešama rozete ar mazo sadzīves tehniku. Tā ir guļama istaba, un kāpēc ne, vai ne? Mēs savus vietpulksteņus un telefonus parasti lādējam tieši blakus gultai, kas aizņem vietu. Mēs to varam eleganti darīt arī atvilknē. Nu, protams, mājas birojā, kur mums ir šī mazā biroja tehnika, tas varētu būt printers vai kāda cita tehnika. Rozetes ir pieejamas melnā un baltā krāsā. Kas jāņem vērā? Amperos nevarēs izmantot ar Merivobox atvilkņu sistēmu, jo Amperos ir paredzēts šis te spraudnis, ja vieta, kā mēs viņu nostiprinam uz vadotnes, ir paredzēta tikai šīm tātad Movento vadotnēm un Legerbox vadotnēm. Izskatās ļoti forši, ir tumšā krāsā, kā jūs redzat šeit pa labi zīmējumā, attēlā, tad jā, kas vēl jāatzīmē? Ļoti regulāri uzdot šo jautājumu. Vai rozete var atrasties citā vietā? Nē, rozete nevar atrasties citā vietā, jo šis te maršrutētājs, ko mēs redzam attēlā, jeb tā mīļi saukt par mopēda ķēdi, tātad pārvietojas tanī koordinācijā, kādā ir jāpārvietojas. Un tāpēc rozetei jāatrodas tieši tur, kur viņa atrodas. Pie kam rozetes frēzēšanai ir šablons, kas nāk jau komplektā, iegādājoties Amperos. Līdz ar to arī jūs ļoti precīzi noteiksiet vietu, kur šis frēzējums ir jāveic. Un šo risinājumu Amperos var uzlikt jau esošam Legerbox vai Movento risinājumam. Tātad nav jau jāieprojektē, viņš ir piemērots tam, lai aprīkotu jau esošu arī mēbeli. Tas, kas ir jāsaprot, tātad ir šis izvads, kuru mēs pieslēgsim pie elektrības. Produkta priekšrocības, domāju, jau nojaušat, saprotat, tātad nav vajadzīgs nekādas atsaites, nav vajadzīgi tā saucamie telefonu vadi, kas patiešām ir drošs. Tas ir Bloom produkts, kas savukārt nozīmē, ka viņš ir pilnībā certificēts, atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai un visiem pārējiem Bloom augstajiem kritērijiem. Nu, un mēs jau tuvojamies pēdējam posmam, kas ir ieskats jau nākamajā gadā. Jeb šajā gadā, kā tas sanāk, ja mēs visu laiku bijām 25. un atskatījāmies uz 25. gada aktualitātēm, tad tagad pastīsimies, kas būs 2026. gadā. Tas, ko mēs noteikti novērojam šeit, pārdodot
dažādus produktus, gan AM furnitūras kontekstā, gan arī tikai Blūma kontekstā, kad ļoti iecienīta ir tumša furnitūra. Un droši vien arī jūs savos projektos būsiet likuši, pamanījuši un iecienījuši tieši tumšas furnitūras komponentes. Un šajā gadījumā mēs runājam gan par virām, gan par pacelšanas mehānismiem, gan arī par atvilknēm. Arī Revego ir tumšā krāsā, kā mēs zinām. Arī Aventus HKI ir šis integrētais pacelšanas mehānisms. Arī redzamā daļa, jeb kāja, jeb svira, kā mēs viņu saucam, ir tumšā krāsā. Un šī tendence saglabāsies. Viennozīmīgi tātad divas lietas, ko mēs noteikti redzam pagājušajā gadā un turpināsies arī šajā gadā, ir tumša furnitūra un šie high-tech risinājumi, jeb servodrive un elektroniski aprīkotas lietas, kas atvieglo ievērojami dzīvi, atrodoties savā virtuvē vai lietojot mēbeli. Nu, un virs tumšos toņos patiesībā mēs paskatījāmies uz skaitļiem un ir stipri pieaugušas pat 2025. gadā, kas, protams, lielā mērā ir saistīts arī ar mūsu pašu aktivitāti, jo mēs regulāri sekojam līdzi tam, ko klienti izvēlas, ko viņi pērk, kādas viras viņi lieto. Līdz ar to arī redzot par to, ka kāds klients regulāri sāk izvēlēties kādas konkrētas viras, mēs vienkārši viņas ieviešam sortimentā. Ko nozīmē ieviešana sortimentā? Tas nozīmē, ka viņas stāv mums noliktavā un gaida savu pircēju. Nav nepieciešams gaidīt vai veidot tā saucamos speciālos pasūtījumus. Nu, lūk, un tātad tumšās virsmas ir pieaugušas par 45%, ja mēs skatāmies skaita ziņā. Visi šie skaitļi, kurus es pieminēju, mēs runājam tik un vienīgi par skaitu, jo tas ir tas, kā mēs varam izmērīt objektīvi šos rādījumus. Nu, un tumša dizaina atvilkņu malas. Jau pieminēju par to, ka vispopulārākā krāsa tātad ir tumši pelēkā Oriona krāsa. Tāda ir gan Legerbox atvilkņu sistēmām, gan arī Merivo box atvilknei. Attiecīgi matētā krāsā teicami saskanēs ar dažādiem materiāliem, pie mums nopērkamiem un vēl arī tikai nākamajā Egera kolekcijā esošajiem. Man gan vēl nav bijis iespēja paskatīties, kādi tur būs šie jaunie toņi, bet man arī noteikti interesēs, jo tieši tas ir tas, kas mums dos iespēju gan jums, kā mūsu sadarbības partneriem, dizaineriem un topošajiem sadarbības partneriem, veidot šīs foršās kombinācijas ar materiāliem, tekstūrām un faktūrām. Tā kā šī tendence arī saglabāsies, protams, jāpiemina arī Legerbox melnā mala, karbona melna, gan optika, gan šī bez faktūras esošā. Līdz, tas arī noteikti būs tas, kas turpinās pieaugt. Aventus. Jau pieminēju, tātad šis ir tas, kam jāpievērš uzmanība. Aventus HKI integrētie mehānismi, te var starp citu redzēt arī par to, kā viņš patiešām integrējas materiālā iekšā. Tad ir jau tumšas krāsas šī svira jeb kāja, ko mēs ārēji redzam. Un to mēs arī turpināsim nākamgad, un visiem Aventus top mehānismiem būs tumšas sviras. Tumši nosegvāki, tātad tas, ko mēs šobrīd jau varēsim realizēt šajā gada otrajā pusē, mēs vēl izziņosim. Pagaidām es tikai varu nedaudz parādīt, jo arī mums vēl nav pieejami nedz cenas, nedz arī kādi materiāli. Varu iezīmēt, kad uz rudens pusi, tas varētu būt augusts, septembris, mēs izziņosim un paši, protams, zālē izvietosim, lai jums parādītu, kādi iztīsies jaunajā Aventus top mehānismi tumšā krāsā. Eclipse melns, tāds būs nosaukums. Un tas, ko mūsu partneriem, mūsu sadarbības partneriem, galdniekiem, es varu pateikt, beidzot, puiši, beidzot būs HF ar dubulto fasādi un virām starp fasādēm arī tās būs tumšas. Tā kā varēsim tiešām realizēt jau patiesi pilna apjoma tumšus projektus. Nu, lūk,
tas arī tas lielais Blūma jaunums nākamajā gadā gaidām. Noteikti būs atsevišķi uzaicinājumi uz semināriem, lai paskatītos, kā tas izskatās dzīvē. Pagaidām neko arī vairāk nevar pateikt, tikai tas, ka būs. Nu, un arī iezīmēt vēl dažas lietas, kas notiks šajā gadā. Protams, mēs turpināsim mūsu jau aizsāktās akcijas, gan mazumtirdzniecībā, gan arī vairumtirdzniecībā. Aktīvi sekojot līdzi. Vairumtirdzniecības klientiem noteikti būs ziņas no mūsu menedžeriem par to, kādas ir iespējas viņiem par izdevīgākām cenām tikt pie mūsu precēm. Turpināsim arī seminārus un webinārus. Apsveicu ar to, ka jūs esat bijuši pirmajā webinārā, un to mēs jau esam arī izdarījuši. Protams, tad būs arī semināri partneriem un dizaineriem. Būs arī iekšējās apmācības, būs ārējās apmācības. Tātad, ja jums ir interese par Blūma produktiem, vai jūs vēlaties apgūt prasmes, kā pārdot pie mums, mūsu zālē, noteikti sazinieties ar mani. Tūlīt arī varēs redzēt un nofočēt manus kontaktus, kā arī mani kontakti ir arī uzaicinājumā un atgādinājumā. Tā esmu es, kas jums šo te visu ir stūtījusi, tā kā droši varat sazināties. Mēs varam sarunāt atsevišķu laiku, kurā jūs varat atbraukt uz šejieni Dārciem iela 60F, un es jums pastāstīšu, kas kur atrodas, izstāstīšu par jaunumiem, parādīšu tos, kā arī parādīšu labākos spotiņus, kur ar klientiem strādāt mūsu zālē. Individuāli, grupās dodat ziņu. Attiecībā uz korpusu konfigurātoru. Ik pa brītiņam ir klienti, kas interesējas, kas aktivizējas un kuriem ir interese pēc korpusu konfigurātora apmācībām. Tas, kas ir jāsaprot, mēs to darām gan šeit uz vietas, gan mēs varam aizbraukt arī pie jums un izstāstīt visu. Tā kā arī tām var pieteikties atsevišķi, droši dodat ziņu, atrodat sev piemērotu laiku. Mēs labprāt jums parādīsim, kā strādāt ar korpusu konfigurātoru, jo tas ir pilnīgi bez maksas un patiešām atvieglo dzīvi, jo korpusu konfigurātorā jūs tātad uzkonfigurējot pašu šo te korpusu, iegūstat gan mēbeļu detaļu sarakstu ar tiešām visām nepieciešamām gan izmēriem, gan arī kopējo, piemēram, plātņu šo te daudzumu, gan arī, protams, furnitūru. Jums ir vesels furnitūras saraksts, ko jūs eleganti varat pārsūtīt savam sadarbības partnerim no mūsu pusē, tātad menedžerim, vai arī, piemēram, šeit veikalā. Kas būs vēl jauns šajā gadā? Mēs esam uzsākuši sadarbību ar Dizaineru savienību, un viens seminārs jau Dizaineru savienībā ir bijis. Tūlīt būs arī vēl viens seminārs, bet par Blūmu mēs stāstīsim 16. aprīlī. Tā ka, dāmas, ja kāda šeit ir no Dizaineru savienības, sekojiet līdzi informāciju, noteikti ziņosim, mūs varēs sastapt arī Dizaineru savienībā. Un tas, ko mums ir apsolījuši mūsu kolēģi no Austrijas, kad atbrauks ciemos, lai izstāstītu un pastāstītu, kas ir aktuāls tieši globāli Blūma kontekstā. Vēl viena lieta, ko mēs esam apņēmušies un ceram jau drīz arī par to ziņot, ir izveidot attālinātu, jeb internetā izvietot korpusu konfigurātoru mācību video, lai arī pašmācības ceļā vienkārši izejot cauri, varētu ērti apgūt korpusu konfigurātora gudrības. Tāpat jaunums nekad Latvijā nav bijis, bet mēs ceram jau maijā ziņot par to, kāds būs mūsu maršruts ar Blūma auto. Blūma auto nāk no pašas Austrijas, un Latvijā būs maijā, tātad atsevišķi datumi vēl izziņosim. Auto būs aprīkots ar Blūma šabloniem, Blūma montāžu šabloniem un ar iekārtu, līdz ar ko arī droši vien mūsu maršruts būs pie mūsu sadarbības partneriem galvniekiem. Droši vien arī šeit Rīgā. To tad mēs vēl zināsim un izstāstīsim. Nu, lūk, tas arī ir viss. Tātad es biju un esmu un būšu šeit. Esmu Blūma
pārdošanas speciāliste, šeit ir mani kontakti, un tas, uz ko jūs šobrīd skatāties, ir Blūma tehniskais speciālists Ingus. Pie Ingusa var griezties visos jautājumos, kas attiecināmi uz it kā liekas neatrisināmiem mēbeļu risinājumiem, kādām tehniskām ķībelēm. Pie Ingusta var griezties, ja arī kaut kas nestrādā, vai nepieciešama vienkārši konsultācija, kā atrisināt kādu šķietami neiespējamu atrisināmu lietu. Tas arī būtu viss. Es 45 minūtēs iekļāvos, kas ir forši. Tas nozīmē, ka mums ir 15 minūtes jautājumiem. Ja kādam ir jautājumi, tad tagad būtu īstais brīdis. Kā tur kolēģi izskatās čatā? Ir kādi jautājumi? Nē, pagaidām laikam nav vēl. Nu tā, tagad ir īstais brīdis. Kādam kādi jautājumi? Protams, tos var uzdot arī man, uzrakstot personīgi. Un tie, kas droši vien nebūs tikuši uz šo webināru, kā jūs redzat, mēs arī viņu ierakstām. Jo bija mums arī dalībnieki, kas teica, ka diemžēl netiks, lai arī bija plānojuši būt. Tā kā mēs pārsūtīsim. Arvien vēl nav nekādu jautājumu, jā? Ir jautājums par Egera jauno katalogu, vai tas jau ir pieejams? Šis droši vien nebūs Blūma jautājums, bet Eger, jā, tu man stāstīja, kad būšot paraugi, tātad šie Eger katalogi, nav vēl skaidrs par to, kādā daudzumā tas būs. Visticamāk, viņi būs ierobežotā daudzumā, bet uz 24. tātad Rīgā noteikti piesakaties, lai tiktu pie sava Eger kataloga. Kā arī, protams, Liepājā, tātad es atkārtinu, Liepājā 23., Cēsīs 26. un Daugavpilī 27. Jā, tā kā būs interesanti. Būšot arī līdzi paraugi pašiem Eger pārstāvjiem. Kaut kas nav līdz šim bijis vēl redzēts. Vēl ir jautājums, vai var ieteikt autobusu maršrutu pieturu? Ja es pareizi saprotu jautājumu, tas ir pie mūsu... Andreju vajag aizbraukt. Mēs sapratām. Andreju mēs piefiksējām. Elēna jau pasakās paldies par informāciju. Es ceru, ka tiešām Elēna bija tiešām vērtīga un kaut ko jaunu arī izstāstīja, jo tā sanāk tā proporcionāli tikai neliels tāds ieskats par to, kas būs šajā gadā, bet mēs patiešām vēl īsti nevaram izstāstīt visu. Un gal beigās, vai tad būs interesanti, ja visi izstāstīsim. Un Blūma katalogs ar jaunumiem būs pieejams, jautā. Principā, ja mēs runājam par lielo Blūma katalogu, pietura RTU studentiem, Andrejs saka. Tātad Blūma lielais katalogs, jeb šī tā saucamā Blūma bībele, ir pieejama pie mums. Viņa var iegādāties veikalā, vai, ja jums ir sadarbība ar mūsu vairumtirdzniecības cilvēkiem, tad noteikti jautājiet pēc jaunā kataloga. Bet arī atsevišķi bukletiņi par katru no jaunumiem ir šeit pieejami AM furnitūrā Dārciem ielā 60F. Mēs ar Lailu patstāvīgi papildinām šos te bukletus. Var ņemt līdzi gan priekš sevis darbam ar klientiem, gan arī došanai klientiem. Mēs viņus šeit latviešu valodā turam, droši nākat, paņemat, cik jums vajag, ja nepieciešams. Es varu arī aizvest, ja nepieciešams lielāks skaits. Tā kā noteikti arī elektroniskā formātā katalogs ir pieejams. Ja? To arī neaizmirstam. Nereti tā kā iedomājas tikai papīra formātu, bet Blūma Latvija mājaslapā labajā pusē jūs vienmēr atradīsiet arī elektronisku katalogu par visiem Blūma produktiem. Un arī atsevišķus bukletiņus PDF formātā var iegūt e-servisos. Ja reģistrējas e-servisos, kas jums būs jādara, ja jūs kādreiz vēlēsieties lietot korpusu konfigurātoru, tad tur ir pieejami arī Blūma skaisti zīmējumi, skaistas ilustrācijas un, protams, arī elektroniski formāta bukleti. Anita jautā, kā ir
ar fiksatoru, vai to var uzstādīt jau esošai virsmai. Anita, te gan ir jāsaka, ka fiksators jau laicīgi ir jāieplāno, jo fiksators aizņem vietu korpusā, līdz ar ko arī esošam risinājumam fiksators nebūs piemērots. Viņu vienkārši nevar kaut kā uzklikšķināt vienkārši vai tam līdzīgi. Ir jāparedz vieta. Līdz ar to arī, ja ir vēlme pēc plaukta fiksatora, tas noteikti jau plānošanas laikā ir jāieliek. Par amperus gan tā nav, kā jau es teicu, amperus bija tas risinājums, kur ir integrēta rozete. To var uzstādīt jau esošam, jo tur papildus vieta nekāda nav vajadzīga. Tas, kas principā ir jāizdara, ir 2 skrūves jāieskrūvē, jāizdara frēzējums, un mēs varam pieslēgt jau esošo risinājumu. Legerboks atvilknēm sākumā minētās 4 vai tomēr 6 krāsas. Tātad, attiecībā uz Legerboks mēs izdalām pamatkolekciju un šo te speciālo, jeb My Legerboks kolekciju. Pamatkolekcijā Legerboks ir 4 krāsas, tieši tā, 4 krāsas, tātad zīda balta, karbona melna, oriona pelēka un nerūsējošais tērauds. Tās ir 4 pamatkrāsas. Savukārt šajā speciālā kolekcijā tātad ir karbona melna optika, tātad melna ar faktūriņu, rūsas faktūra un arī šis te nerūsējošais tērauds ar šo pretpirkstu pārklājumu. Ja? Tas tātad kopumā ir 4 plus 3, kopā tā kā sanāk 7 krāsas. Kā jau es minēju, no populārākajām, protams, jāizceļ ir tieši melnā optika un arī oriona krāsa. Tā, paldies par vērtīgo informāciju. Paldies. Man arī bija liels prieks atkal šādā formātā satikties. Lai arī semināri arī ir forši, protams, bet arī webināri liekas ļoti ērti, tāpēc, ka mēs varam pieslēgties laikā, kad mums pašiem ir ērtāk un novadīt to bez liekas braukāšanas turpu šurpu. Protams, zālē tas ir arī forši, ka mēs varam parādīt to visu, pieskarties, pavirināt, bet arī šīs formāts, es ceru, ka zināmā, protams, mērā alternatīva, tomēr pietiekami vērtīgs, lai pievērstu uzmanību kaut kādām lietām, kas iespējams jums darbā varētu noderēt. Mater, paldies tevī, paldies jums. Paldies, mīļš, visiem par līdzdalību. Es saprotu, ka jautājumi droši vien tad jau, ja kāds ir, droši rakstiet arī man uz e-pastu, es atbildēšu, aizsūtīšu linkus vai tam līdzīgi. Paldies, Uldi, paldies, Imant. Imanti, jūs esat fenomenāls. Jūs noteikti zinat visus mūsu jaunumus, jo jūs ļoti regulāri apmeklējat. Paldies! Nu, ko es vēl kādu mirklīti pabūšu?